Jēzus ar Eliudu starp spitālīgajiem. Redzēju, kā Jēzus ar Eliudu naktī devās no Nāceretes dienvidrietumu virzienā. Viņu ceļa mērķis bija Hima, kurā bija apmetušies spitālīgie. Tur viņi ieradās rītausmā. Eliuds, kā prasdams, atrunāja Jēzu no iešanas pie spitālīgajiem, jo viņš domāja, ka Jēzum var pielipt nejaukā slimība, un viņš netiks pielaists pie kristības. Jēzus viņam atbildēja, ka viņš labi zina, kas viņam darāms un uz ko aicināts. Viņš ies pie nelaimīgajiem, jo sevišķi tāpēc, ka viens no viņiem jau sen gaida viņu ar nepacietību. Ceļš uz spitālīgo apmetni veda pāri Kisonas upītei. Pati apmetne atradās upes attekas krastā, kur atteka veidoja dīķi, kurā peldējās spitālīgie. Dīķa ūdens atpakaļ upē neietecēja. Nometne bija pilnīgi atdalīta no cilvēkiem, un neviens tur neieskatījās, izņemot sargus un slimo kopējus. Viņi mitinājās mājās, kas bija izkaisītas apkārt dīķim. Eliuds negāja nometnē kopā ar Jēzu, bet palika tās tuvumā, gaidīdams Jēzus atgriešanos. Jēzus iegāja nelielā mājiņā, kas atradās pašā nomalē. Tur Jēzus sarunājās ar kādu cilvēku, kas ietīts netīrās lupatās gulēja uz klona. Neatceros, kādā veidā šis labais cilvēks saslima. Jēzum ienākot, viņš no prieka piecēlās, aizkustināts par to, ka pats kungs tik drīz atnācis pie viņa. Jēzus lika viņam iziet no istabas un iegulties lielā silē, kas atradās pie mājiņas un bija pilna ar ūdeni. Slimais tā arī izdarīja, bet Jēzus izstiepa rokas par ūdeni. Slimais tūlīt sāka brīvi kustēties, un augoņi pazuda. Izkāpis no siles, viņš pārģērbās tīrās drēbēs. Aiziedams, Jēzus piekodināja nevienam neteikt par savu izveseļošanos, līdz viņa kristībai. Izārstētais pavadīja Jēzu un Eliudu kādu ceļa gabalu, kamēr Jēzus lika viņam doties atpakaļ. Visu nākošo dienu Jēzus ar Eliudu gāja dienvidu virzienā pa Ezdrelonas ieleju. Reizēm viņi sarunājās savā starpā, tad atkal gāja atsevišķi, iegrimuši lūkšanās un pārdomās. Šinī gada laikā tanī zemē valda nejauks laiks. Debesis lielākoties ir apmākušās, un bieza migla klājās pār zemi. Ceļotāji parasti ņēma līdzi spieķi, kuram vienā galā bija maza lāpstiņa. Jēzus nekad neņēma līdzi ceļa spieķi, un kājās viņam bija tikai sandeles, kamēr pārējiem ceļotājiem bija ērti apavi, kuru virspuse bija pīta no rupjas kokvilnas. Ap pusdienas laiku redzēju, kā Jēzus ar Eliudu sēdēja pie akas un ēda maizi.